Labdien, cienījamie klātesošie! Šodien mums ir tāds jauks brīdis, kad pie mums ir autors Bebriša kungs, un manās rokās ir grāmata, kura tā arī saucās Esi pats un jūties labi. Un droši vien, kad pats autors varēs vairāk pastāstīt, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu justies labi. Jūs ļoti labi pateiciet, esi pats, jo ja cilvēks nav pats, viņš ir vienkārši spriedzē. Ja cilvēks jūtās normāli tā, kā viņš jūtās, tad spriedzes nav. Un es esmu dakteris, kas rūpējas, lai cilvēkiem noņemtu spriedzi. Ja spriedzi noņem, tad vienkārši nav pamata rasties slimībām. Un es par piemēru varu tagad pateikt, ka spriedze rodas gan bioķīmiska, gan emocionāla, gan mehāniska spriedze. Un es strādāju visām trijām spriedzēm kopā. Es esmu palīdzējis Latvijā vairākiem cilvēkiem, neteiksim to ciparu, bet liels cipars ir par tiem gadiem, kad es strādāju. Man kāda labā roka palīdzēja jūs atrast, un jūs esat man sakārtojis. Patiešām pastāstīs, jūs man sakārtojat, stāstiet, kas manī ir, man no jums priekšā jāsaka. Jūs man stāstiet, kas man ir un kā man jāuzvedās. Un šī grāmatiņai skaisti pateikts, ka spriedzi noņemot, visas slimības praktiski aiziet projām. Un tas arī pats galvenais, tas ir šodienas tēma mums.